Skatītāji, vai pilsēta Liepāja.
kopāji šovakar uzņēma visa Kurzemes novada dejotājus no Rīgas, Valmieras, Jelgavas, Sarnikavas. Un man ir patiesas aizkustinājums, prieks un lepnums būt kopā ar jums. Un visvairāk es vēlos pateikt paldies katram no jums un visiem kopā, ka mēs varējām izdzīvot šos krāšņos vēdienībos svētkus. Latviešu tautas deja ir viskaistākā deja pasaulē. Un vai vispār iespējams atrast veidu, kā vēl labāk sveicināt vasaru un sagaidīt mūsu tradicionālās saulgriežus. Un ļoti iespējams, ka tieši latviešu tautas dejā rodās tā neaizstāmā mūsu tautas enerģija un kopības sajūta. Sveiciens, paldies vēlreiz visiem dejotājiem. Sveiciens jums! Sveiciens arī jums, skatītāji. Domāju, ka šīs krāsainās emocijas, šie dejiskie sirds ritmi, tie noteikti mums visiem dos spēku un prieku vēl ilgākam laikam. Paldies par lielisko vakaru. Paldies! Ļauj Dievam noziedēt, lai pēc gada tās varētu plaukt atkal, man reiz teica kāds. Un dvēseles maidā man savilka lūpas, jo zinu, pēc gada mēs tiksimies te Kurzemē. Par ceļamaizi šim gadam paldies Kuldīgas un Ventspils deju aprīņķa 25 deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem un virsvadītājai Ramonai Irbei. Deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem un virsvadītājiem Jānim Purviņam. Saugus deju aprīļa 13 deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem un virsvadītājai Santai Laurinovičai. Aprīļa 12 deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem un virsvadītājai Litai Freimanei. Turpumā deju aprīļa 24 deju kolektīvu dejotājiem, vadītājiem un virsvadītājai Zandai Mūrniecei. Deju kolektīviem no Cārnikās, Jelgavas, Rīgas un Valmieras, kā arī vokālai grupai Latvian Voices. Paldies Kurzemes deju svētku mākslinieciskajiem vadītājiem Zandai Mūrniecei un Jānim Purviņam. Gaisma režisoram Artūram Dzirnim un skaņu režisoram Dainim Meņķikam. Paldies projekta vadītājām Marutai Alpai un Vaivai Ļavai un, protams, Liepājas Olimpiskā centra ļaudīm. Uz tikšanos Latvijas 100 deju svētkos Rīgā 2018. gadā.